valdes nospraustie mērķi šī gada sezonai. Pirmais. Iekļūt Latvijas kausa izcīņas finālā, jo ļoti negribas vest prom no Jelgavas šo smuko, nevar teikt spēļu mantiņu, trofeju, kā lai saka, nenovērtējamo priekšmetu. Tātad otrais iegūt 5. vietu Latvijas čempionātā. Trešais panākt vidēji 800 skatītāju apmeklējumu futbola klubu Jelgava mājas spēlēs un saglabāt futbola klubu Jelgava augstu reputāciju Latvijas futbola sabiedrībā, kā arī paaugstināt kluba un Jelgavas pilsētas atpazīstamību starptautiskā līmenī. Katrs nākamais solis vienmēr ir grūtāks par iepriekšējo. Mums ir izdevusies laba debija pagājušu gadu virslīgā, lieliski panākumi kausā, bet mums jāsaprot, ka tas viss ir pagātne, ka tās viss ir skaists atmiņas, bet mums ir jāiet uz priekšu. Un arī, ja mēs runājam par komandas komplektāciju un par komandas modeli, tad es domāju, ka šogad mūsu komanda ir kļūsi jaunāka, ir kļūsi azartiskāka, bet tajā pašā laikā ir arī kļūsi pieredzējušāka. Kā jūs vērtējat šodien redzēto, vai Jelgava, jūsuprāt, ir gatava jaunai sezonai? To mēs redzēsim laukumā, ka ir gatavi jau pret Liepāju Latvijas kausā, bet patīkam, ka ir Latvijā viens futbola klubs, kurš tam līdzīgas lietas dara. Varbūt kādam liekas, ka tas ir ķeksītim, ka tā tāda izrādīšanās, bet tā ir ļoti normāla parādība. Tiesībā būtu tikai apsveicami, ja visi klubi nodarbotos ar tādu sevis pasniegšanu pirms sezonas. Tas jau nāktu sporta veidam kā tādam tikai pa labu. Es pieļauju, ka varbūt es nezinu, varbūt arī Ventspilī un Liepājā varbūt kaut kas tam līdzīgs notiek. Tas ir nedaudz tālāk no Rīgas nekā Jelgava, bet cik man ar šo klubu vēl kopš Rafa laikiem ir tāda laba draudzība izveidojusies, tad man parasti šeit paaicina. Un tā, bet katrā ziņā viss tas, kas šeit notiek, tas ir tikai apsveicami un vēl viens solis uz priekšu kluba attīstībā. Vai šie mērķi, kurus nosauca savu vadību, ir reāli komandai, lai gan tas sastāvs arī nedaudz pamainīts? Jā, noteikti. Es domāju, sastāvs noteikti nav kļuvis vājāks ar pagājušo sastāvu. Pirmkārt, tāpēc, ka viena daļa spēlētāji ieguva pieredzi virslīgā spēlējot. Pārliecība papildus. Komandai nākuši klāt jauni, talantīgi spēlētāji no citām komandām, kas ir spēlējuši gan Latvijas jaunatnes junioru izlasēs un droši vien arī gribēs tagad spēlējot jau Jelgavā spēt nākamo soli, pietuvoties nacionālajai izlasei. Domāju, komanda kļuvusi spēcīgāk arī tāpēc, ka treneriem šogad būs dziļāks sastāvs, būs vairāk iespēju variēt ar sastāvu, līdzvērtīgāks maiņas līdz ar to būs. Es domāju, kopumā komanda noteikti stiprāku, un ja viņi saglabās visu to pozitīvo, tās pozitīvās emocijas un tās pozitīvās domas, ar kādām viņi gāja laukumā pagājušajā sezonā, es domāju, ka tā 5. vieta, tā vēl viņi tā pieticīgi izteicās. Viņam vajadzētu pamēģināt, vismaz pamēģināt, pajaukt gaisu cīņā par to trīnieku. Un vēl varbūt, kā vērtēt šo iniciatīvu par ētikas kodeksu? Arī tikai pozitīvi. Patiesībā līdzīgs kodeks pastāv jau Latvijas futbola federācijā. Vienīgi Jelgava ir pirmais klubs, kurš tādā publiskā veidā to pasniedza un publiski arī masu mediju un visu savu atbalstītāju priekšā. Tādu svinīgu solību gandrīz vai parakstīja visi. Tas, diemžēl, tā futbola tāda, varbūt viena no nepatīkamajām sastāvdaļām, viss tas, kas ir tie punkti uzrakstīti. Jā, un pie mums varbūt Latvijā tas par laimi nav tik ļoti izteikts. Jā, katrā ziņā Jelgavā jau noteikti nē. Bet, tomēr futbols tas ir, tie ir svētki, jā. Mēs visi, protams, mums nevajag tagad lidināties pa mākoņiem un salīdzināt sākt ar Bundeslīgu, ar Premjerlīgu un tā tālāk. Mums jākopj savu tā futbola vide, un tas ir viens no paņēmieniem, kā to var darīt.